Karač, čau! Es viņu filmēšu jau 5 minūti, tāpēc es neesmu kāds cameraman, bužī džeks. Man ir ļoti daudz brīvs laiks. Esmu produktīvs jaunietis, man nav ko darīt. Tāpēc es izdomāju savas domas, par ko es rakstos un skricelēju. Varētu tā kā sauc logot, nevis logot, bet tā kā logot video formātā. Un es varētu šērot, varbūt kādam tas noder, varbūt interesanti, nezinu, perspektīvai sam. Bet jā, sāksim. Šodienas tēma man ir konstantas rīcības pret konsistentu rīcību. Tā, sākot, ko nozīmē šie vārdi? Ko nozīmē vārds konstants un konsistents? Konstants ir vienkārši kaut kas patstāvīgs, nemainīgs, kas notiek ikdienišķi, nepamanīti ieciklēt. Ko tu dari, ko tu dari katru dienu, bet tā gluži nav tā, ka tu iesaisti savu uzmanību tajā. Tas ir konstants. Bet konsistence ir patstāvība. Vienveidīga rīcība, paildzinātā laika perioda, kas vērsta uz kādas sfēras izaugsmu un mērķu sasniegšanu, kad tu iegūti savu, attention, savu uzmanību kaut kur, ko tu dari, nezinu, tu uzturā, kad tu skaties pēc kaut kādas diētas vai, nezinu, sporta programmu, pēc kā tu vadies, tur 3 reizes nedēļā treniņi, vai tu izskriet. Kaut kas tāds, tas ir, konsistents. Jā, un kā izprast labāk? Konstants ir kaut kas ir jau ieciklēts, lemts, lai notiktu atkārtotos. Konsistents ir uzmanība, ko tu ieliec kādā rīcībā, to atkārtojot, lai gūtu kādu labumu izaugsmi. Tas ir, ka tu pieliec savu fokusu, lai tu to dabūtu. Lai tu atkārtot to. Jā. Kāpēc svarīgi? Svarīgi zināt, jo izmaiņas var notikt tikai tad, kad konsistence ir iespējama. Big deal, very big deal. Kad tu aktīvi esi pašreizajā brīdī, tajā darbībā, kurā tu ieguldi sevi. Kad pievērs uzmanību tam, ko dari. Saproti? Ja? Kad tu aktīvi esi pašreizajā brīdī, tajā darbībā, kurā tu ieguldi sevi. Kad tu vienkārši pievērs uzmanību tam, ko tu dari. Jā. Jo konstanta kaut kā darīšana nenozīmē, ka tu aktīvi strādā pie kaut kā, kamēr konsistents to nozīmē. Tā kā diezgan simple. Vienkārši fans, ka tāda vārdu spēle konstants par konsistenci tāds. Tas ir main pickles, kāpēc šo taisa tagad. Man vienkārši vajag dabūt engine going. Piemēram, konstants ir katru dienu iet uz skolu, atsēdēt stundas, neko negūst, tad prosti aiziet, tas ir habit, rutīna, nekas tāds. Bet konsistents, ka tu katru dienu ej uz skolu, bet tu vienkārši neatsēdi, bet tajos konsistentajos brīžos konsistenti ieguldi savu uzmanību. Es nezinu, kāds iemesls, ja tu gribi tur baigi gudrs palikt, vai nezinu. Es to vienkārši daru, lai es uzsvinātu savu uzmanību. Tas ir svarīgi, tas tikai to brain function kaut ko dod. Bet jā, kad tu konsistenti ieguldi uzmanību konstantā, tas ir, kad izmaiņas notiek. Tas ir viss, tas ir mic drop, tas ir crazy script. Jā. Es jūtos labi. Šitas big deal video. Tā